Ir tātad Zeltsiltiņas tunelī, kāda kundze man pienāca klāt un teica, vai tu nevarētu man lūdzu kādā, man būs dzimšanas dienas balīt vai, kas tur pa svētkiem nodziedāt, jo tu tiešām neesi dārgs, ja, un tu esi kvalitatīvs. Tu esi kvalitatīvs un nedārgs. Es saku ar lielāko prieku. Viss, kas man dzird, man droši var aicināt visur dziedāt, vai tās ir balītes, vai tas ir vienalga, kur man droši var aicināt. Es tiešām esmu nedārgs, bet un es to kvalitatīvi, protams, izdaru. Kā tu vērtē, cik augstā līmenī un kurš tu esi tā, pēc dziedāšanas prasmes un tehnikas Latvijā? Tātad Latvijā, ļoti labs jautājums, tā. Ir beigās pienākusi tāda iespēja, kad es varu publiski pateikt to, kad es esmu viens no labākajiem. Ja ne pats pirmais, tad varbūt tās otrais. Ja? Jā, tad varbūt tās pēc vokalā tu saki. Ja? Otrais vai pirmais riktīgi. Jo man patīk uz ielas visiem tas mērēt iekšā. Man tas ir paticis vienmēr. Jo tunelī aiz viss Kā Lauris Rēniks prot dziedāt? Lauris Rēniks neprot dziedāt vispār. Lauris Rēniks neprot dziedāt. Tas ir viss, ko es par viņu varu pateikt. Es, protams, neesmu tiesīgs nevienu notiesāt, ja es pats ierakstu studijās neesmu neko veicis, ja, bet tomēr es esmu izpelnījies to tautas mīlestību. Tad jau kāda grupiņa arī man prasīja manas domas, ja. Viņi jau tad zina, kāpēc viņi man prasa, jo es esmu mūziķis. Man galva kūp, zeme deg, rokas trīc, pēdas man svilst. Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Cienīts, atvainojos tautā mūziķis, nodziedās jums dziesmu Tev mana labā. Šodien, draugs, atļauj tev sacīt, paldies, ka tu līdzās man nāc. Tu esi saulē manās acīs, un avots tīrs kāds lāpes māc. Cik tu vari augstāko noti parādi paņemt? Un zemāko? Nē. Un vēlreiz? Paldies! Krustojums vai vējš, sekundes triedzēš, pulse un elš. Diena tu vai bārs, mani neapzāks, gaidītā nakts. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidī vēl. Brīnumus no Mārtiņa Grīcmaņa. Paldies!